negribu lamāties. Ne par ko es negribu lamāties. Pagaidām nav par ko lamāties, saproti? Bet tev šobrīd... Stulbo 7.8. celiņu, kur bija pauze 20 minūtes. Nu jā, tehnisks ķibeles bija, jā. Ļoti veselīgi, daudz bumbas dabūja ārā no tām pagrīdes. Sāles bumbas, kuras 10 gadus tur stāvēja vienkārši. Ja bumbas tagad neiesprūst, neviens kā tās bumbas neņem. Jā. Un kā tev rezultāts? Tu spēlē ļoti labi, bet tev kaut kas tur diezgan labi ieklibo. Kas mums tur ir? Gribētos arī tā turpināt. Un vajadzētu turpināt. Nē, no ar tādiem rezultātiem var jau tikt arī finālā. Tātad mums 1-2 fināla celiņi. Jā. Viss izvākt pēc celiņi. Vai tas viss, par ko tu vēlējies izlamāties? Pēc tam vēl būs partija. Jurij, zini, kā bija? Iepriekšējā reitingā, manuprāt, tā bija, ka Elvijs bija atgriezies no Somijas spēlēm, un viņš tika finālā. Tev arī šobrīd kaut kas tāds. Somijas jau vairāk par nedēļu, jau viss ir beidzies. Nu jā, viņš bija tieši dienu pēc. Nu jā, man jau nedēļa pagāja, bet tāpat rezultāti pagaidām diezgan labi. Varētu arī straiku dabūt, nevis 8, bet turpāds. Bet nu namjoks uz to, ka Somijā, ja paspēlē, tad Latvijā iet labāk. Tas ir namjoks, ka Latvijā nevajag spēlēt, un Somijā vēl labāk. Rikard, vai tu esi iepazinies ar rezultātiem tagad? Esmu, tikko paskatījos. Un labāk palika? Teikšu tā, tagad ir baigi interesanti tas, kad ir kaut 6 spēlētāji, kam ir ļoti tuvu. Es viņus vēroju, iet punkts punktā arī ar mani. Jā, jo tu esi tieši uz līnijas. Jā, bet vēl viens remis, pēdējais remis. Tad skatīsimies, kā būs. Pagaidām izstās labi. Pagaidām. Jā.
Somiju aizbrauc. Uzlabot rezultātus. Nē, vienkārši es nedaudz šokēts par to, ka vidēji zālē met krietni vairāk. Jā, šodien ir nenormāli rezultāti. Jo tādā ziņā, kad mēs arī Parunā bowlingu YouTube'ā skatījāmies uz rezultātu, domājam, kādi būs tie rezultāti. Likās 204 top 4, bet tur ir vairāk. Ja nebūtu 209 Ivaram, ja es nemaldos tagad, tad nākošais, man liekas, ir 213. Bet tas ir ļoti pozitīvi Latvijas bowlinga ainai. Tas nozīmē, ka izaugsme ir. Tas jā, bet vienkārši tādā ziņā, ka necerētu. Nu jā. Nu jā. Šodien tev noturība nebija tā, kā vajag, bet šodien arī spēcīga zāle ir. Sākot no 10. cēliņa uz 11. ir pilnīgi divas dažādas eļas stāv. Tajā pusē bija sauss, sākot ar 10. uz šo pusi ir ļoti slabs. Es nemāku spēlēt tik labs eļas. Man nav tāda zona kā Petrim. Nu jā, Pēterim ir vienalga, ko viņš met laikam. Vai viņš mak pielāgot?